Labrīt! Šodien sākam atkal mūsu kārtējo praktisko nodarbību. Ja, nu jau 9. pēc numura, nu jau tātad kā parasti. Ja, atgādinu par iepriekšējām nodarbībām. Tātad 8 jau ir bijuši, šī ir 9. Šī būs arī mūsu noslēdzošā nodarbība. Ja reiz viss lielais darbs ir pabeigts un izdarīts. Ja, un šodien līdz ar to pārskatīsim, ja, kādi tad ir tie rezultāti un kādi vēl varbūt ir jautājumi, tomēr precizējami pēdējā reizē, ja, un šāda varētu būt tā dienas kārtība šodienai. Tā. Pašlaik, ja šis atvērums ir pilnais saraksts, ja, ar visām 72 rindiņām, es domāju, ko mēs varētu šodien darīt. Pirmkārt, sākšu ar jautājumiem. Vai jums vēl ir kādi jautājumi, ko gribētos precizēt, ja, un kaut ko pārunāt no jūsu puses? Nē, patiesībā es gribētu, ja mēs sāktu ar spējām un resursiem iet cauri, un es mēģinātu paskaidrot, kāpēc un kādā veidā es liku to starp arī kaut kādu secību tiem darbiem, vai es esmu pareizi uztvērusi. Jo tā konkrēti es uzreiz nevaru pateikt, un man kaut kādi jautājumi. Un to mēs arī varētu izsieties kaut ko. Pārskatīsim, ja? Jā. Pārskatīsim, ja? Ļoti jauki. Jā. Tādā gadījumā sākam ar organizatorisko struktūru, ja? Jā. Labi. Un pirmais, ja runā par organizatorisko struktūru, jā, kā šeit izskatās? Tad, kad mēs vērtējām stāvokli, mēs secinājām, ka atbilst daļēji tādā kontekstā, ka jau tad bija rīkojums par nozares atbildīgo šo vienu amatpersonu, un bija skaidrs arī iestādēs bija atbildīgās. Tātad, kaut kāda darbība attiecībā uz organizatorisko struktūru kopumā nozarē bija iesākta. Un līdz ar to tāpēc es viņu norādīju, ka viņi mums parādījās kā daļēji atbilstoša. Viņi bija ļoti saistīti ar ļoti daudziem citiem jautājumiem, tādēļ arī ar pirmo prioritāti. Un arī tātad norādīts, ka jau 25. gada sākumā mēs to sākām un turpinām. Un tātad arī ierakstīju komentāros, ka šobrīd ir atbildīga amatpersona, organizatoriskā struktūra ir veidošanas stadijā. Nu jā, ļoti labi. Tā. Tad otrais jautājums bija par struktūras optimizāciju, ko es arī norādīju, ka ir iesākta. Patiesībā mēs pat viņu iesākām 24. gadā, kā es jau rakstīju arī jums vēstulē, ka no četrām pakalpojumiem, kas ir ministrijā, mēs esam pārgājuši uz 2. Tātad esam iesākuši šo optimizāciju. Ir klusa cerība, ka 26. gadā līdz 26. gada beigām mēs varētu vai nu abus, vai vismaz vienu pakalpojumu vēl tā teikt no ministrijas noņemt. Tas ir ļoti būtiski, jo it sevišķi tagad, kad jums ir palikuši tikai 2, ja, būtu diezgan muļķīga situācija, ja jums izdotos nodot vienu un ministrijā paliktu tikai viens. Un tā vispār ir vistrakākā situācija. Tādēļ, ka dēļ viena pakalpojuma jums nāktos darbināt visu to pārvaldības mašinēriju tomēr. Ja? Un tā mašinērija tomēr ir pietiekoši apjomīga, un vienam pakalpojumam tas tiešām ir ļoti diezgan nelietderīgi, teiksim tā. Ja? Tā kā jā, tas būtu traki, ja tomēr tas viens paliktu. Jā, bet, tāpēc es tā ieliku 26. gada beigas, tā nemēģinot ielikt ārprātīgi optimistisku termiņu, jo tur ir gan ar normatīvajiem aktiem, gan iespējams arī ar kaut kādiem resursiem saistīts. Varbūt es to šobrīd vēl neesmu novērtējis. Tāpēc arī viņš ir pārlikts diezgan tā kā uz tādu tālāku termiņu. Jā, tas tā kā par struktūru būtu viss. Un šis datums 31. augusts ir tas, pie kura ļoti daudz kas ir piesaistīts, ja, tas brīdis, līdz kuram struktūra ir izveidota. Ja. Tad daudzas lietas ir pēc šī termiņa. Jauki. Ļoti labi. Jā. Labi. Tad nākamais, jāsaka, ir tas, ar kuru gāja visgrūtāk, proti tā ir kultūra. Ja, tur bija tiešām, es arī kaut kur rakstīju komentārus un mēģināju saprast, kā es īsti to lieku. Tātad par mērķtiecīgu iedzīvošanu tas bija saistīts ar to, ka pirmkārt šī kultūras attīstība tiks iekļauta pakalpojumu pārvaldības stratēģijā un var tikt sākta vispār jebkādā veidā tikai pēc komandas izveides.
Jā, un tā kā komandu ir paredzēts izveidot līdz augusta beigām, tad arī īpaši ātrāk neko izdarīt nevar. Nu jā, labi. Un arī stratēģijas izstrāde ir paredzēta līdz februāra beigām, 26. gads, tāpēc vispār procesu pakalpojumu kultūras mērķtiecīgai iedzīvošanai mēs tā jēgpilni un saprotami varētu sākt no 26. gada marta, kad mums ir gan komanda ir mazliet arī pamācījusies, tur arī kompetenču laiki ir ielikti. Un tad ir izveidota stratēģija, kurā vismaz arī ir iestrādāti kādi pasākumi kultūras iedzīvināšanai, un tad mēs varētu to sākt kā procesu, kas visu laiku turpinās. Jā, es domāju, ka tur nav īsti jāsatraucās nedaudz vēlāk vai kā sākt, jo mēs visi saprotam, ka kultūras veidošana un iedzīvināšana faktiski ir daudzu gadu darbs. Ja? Un tāpēc, ja tur nedaudz vēlāk vai ātrāk sākt, protams, labāk ātrāk sākt, bet tas jebkurā gadījumā vilksies lēni un ilgi ar lielu pacietību, ja, un līdzdalību visu līmeņu vadītājiem. Tā kā, ļoti labi, ka jums tas ir ieplānots. Jā, tad nākamais par apzinātas un dokumentētas vērtības. Tas ir piesaistīts sākam tad, kad ir, kas to varētu darīt, ir struktūra un strādājam ar to paralēli ar stratēģiju. Tā ir saskaņoti šie datumi. Labi, jā. Jā, tad savukārt pakalpojumu pārvaldībai atbilstošās vērtības ir zināmas visiem pakalpojumu pārvaldībā iesaistītajiem, tad, kad tās vērtības ir izstrādātas. Un tad mēs strādājam, tie ir iesaistītie, tie, ar kuriem strādājam, tāpēc viņiem tas laiks nav tik garš. Cerams, ka kaut kā 2 mēnešu laikā mēs esam visi sapratuši, apzinājuši to stratēģiju, iepazinušies ar vērtībām. Jo šeit iet runa nevis par visiem darbiniekiem ministrijā, bet tieši ar pakalpojumu pārvaldībā iesaistītajiem. Tāpēc termiņš nav tik liels. Jā, ļoti labi. Jo atceramies, ja te nav runa par ministrijas vispār kopējām vērtībām, kas ir ministrijai vai valstī, bet te ir tieši uz pakalpojumiem orientētas vērtības, ja, tātad, kas ir aprakstītas politikā, ja, un tas var būt, ja ir pirmkārt jāzina, ja, tiešām tiem cilvēkiem, kas ir tieši saistīti ar pakalpojumu pārvaldību, sniegšanu vai nodrošinājumu uzturēšanu pakalpojumiem. Ja? Jā, ļoti labi. Skaidrs. Tad nākamās 2 sadaļas, kas ir vērtības, tiek skaidrotas un ikdienā popularizētas un veicinātas. Tātad pēc tam, kad pakalpojumu pārvaldībā iesaistītie ir, tā teikt, iepazinuši un apzinājuši, tad no tā brīža sāks process, ka viņi visi var būt iesaistīti, lai mēs tās vērtības popularizētu ministrijā kopumā. Tāda bija doma šeit. Ļoti loģiski, jā, tāda, tieši tā. Jā, labi. Jā, labi. Tālāk ir saprotams, ka kultūras iedzīvināšana ir garš process, tāpēc uzskatīt, ka nozares pakalpojumu pārvaldības dalībnieku ikdienas rīcība ir atbilstoša vērtībām, es tomēr uzliku diezgan tālu datumu. Es domāju, ka šis datums pat nav diezgan tāls, jo es pieļauju, ja, ka šīs te vērtības, viena lieta viņas teorētiski zināt, ja, bet kaut kā pamazām lēnā garā panākt, ja, ka tie cilvēki sāk arī ikdienā, tas prasa kaut kādu tādu automātismu, vai mēs nevaram domāt, šodien es kaut ko darīšu tādēļ, ka tāda vērtība mums ir. Diez vai, ja? Tām vērtībām ir jāiedzīvojas arī cilvēkos. Un tas prasa laiku, ja, lai vienkārši cilvēki tā arī rīkotos. Viņiem pat neienāktu prātā, ka var rīkoties savādāk kaut kādīgi. Ja? Un tas prasa lielu laiku. Tā ir pirmā lieta, tā kā šis laiks varēja būt arī garāks krietni, ja? Faktiski. Bet ir otra lieta, ja? Šeit ir, kā nozares pakalpojumu dalībnieku ikdienas rīcība ir atbilstoša vērtībām. Nebūs nekad tāda situācija, ka 100% visi cilvēki rīkosies atbilstoši vērtībām. Un te jums ir uzmanīgi jāvērtē, ja, kurā brīdī jūs uzskatīsiet, kad faktiski mūsu iestādē vai pat nozarē, iestādēs kopumā visi rīkojas ļoti skaisti un pareizi. Ja? Jo vienmēr būs tādi, kas tiešām ir atkal priekšzīmīgi, paraugi, būs tādi vidēji, kas kaut kādā mērā
ja, dara šīs lietas atbilstoši vērtībām, un vienmēr būs, kā tur saka, melnās avis vai kaut kādi cilvēki atsevišķi, jādomā mazākumā, ja, kuri tomēr nerīkosies atbilstoši vērtībām, un tā ir normāla situācija. Ja, tas ir normāli. Vienmēr tā ir. Ja, un tāpēc jums arī ir jāsaprot, ja, kas ir tas brīdis, vai kā jūs spēsiet novērtēt, ka tagad faktiski viss ir kārtībā. Ja. Droši vien, ja, ka tad, kad būs kad jums kā vadītājiem, kas redz darbiniekus, būs skaidrs, ka lielākā daļa nospiedoši, jeb dominējoši lielākā daļa rīkojas atbilstoši vērtībām, tad var uzskatīt, jā, ka nozare kopumā rīkojas atbilstoši. Jo 100% jeb absolūti nebūs nekādi. Ja? Tas ir jāsaprot. Tā tāda piezīme. Jā, šis ir tāds mazliet tāds punkts, jā, tāds neviennozīmīgs. Es domāju, ka viņš nekad nebūs kā punkts, kuram ir sākuma un beigu datums. Viņš vienmēr būs process. Jo tostarp arī jāņem vērā, ka, diemžēl, mums arī cilvēki mainās. Mums ir jāiesaista jauni cilvēki. Viņiem ir atkal šīs vērtības jāskaidro, kamēr viņi vēl tais vērtībās iedzīvojas, iejūtas. Ja? Tāpēc šis varētu visu laiku tikt arī bīdīts uz priekšu kā process, kas notiek. Tālāk bija... Tāpēc jums ir sākuma termiņš, jā, nevis beigu termiņš, jā, kad viss ir pabeigts un viss ir ļoti pareizi kļuvuši. Jā. Tā nebūs nekad. Jā. Tā kā šeit ir tiešām labi. Labi, tad nākamais bija apzināts nozares iestāžu esošais līmenis un ir noteikts vēlamais atbilstības līmenis. Viņš ir tomēr piesaistīts tam, kāds ir tas līmenis un kāda ir tā stratēģija, ar kuru mēs gribam strādāt. Tāpēc sākuma datums ir tad, kad mēs esam nokomplektējušies un savu pakalpojumu attīstības stratēģiju izstrādājuši. Un šis punkts runā tikai par to, ka mēs skaidrojam vēlamo attīstības līmeni, nevis par to, ka viņi ir sapratuši un pieņēmuši. Tāpēc tas termiņš nav ļoti garš. Mēs esam pieņēmuši stratēģiju, mēs runājam ar nozarēm, mēs izstāstam viņiem, kā mēs redzam, ko mēs gribam. Savukārt, tad, kad viņiem ir izveidojusies sapratne, tas ir vēl jautājums, un varbūt pat vēl tālāks termiņš varētu būt, kad it īpaši šo iestāžu vadītāji ir to pieņēmuši un strādā ar saviem padotajiem par to, ka, lūk, tāda ir kopējā nozares stratēģija, un tas ir tas, ko ministrija kā nozares vadošā iestāde sagaida no mums, un kā tad mēs ar to strādāsim. Tāpēc šis ir tāda atkal tālāku nobīdes datums. Un saimnieka attieksme man arī te nebija ļoti liela optimisma. Te ir 1. janvārs 27. gads, no kura tieši tāpat kā par vērtību pieņemšanu, tāpat par šo saimnieku attieksmi es ieliku šo datumu. Jā, jo tas saimnieku attieksme, viena lieta, ka jūs kā vadītāji audzināsiet, skolosiet, skaidrosiet darbiniekiem, bet saimnieku attieksme lielā mērā ir atkarīga arī no paša cilvēka, no viņa individuālām rakstura īpašībām, ja? Un tur būs arī diezgan sarežģīti ar šo. Jo arī mājās, ne jau tikai darbā, tā saimnieka attieksme, arī mājās, tad, kad mēs tiekamies ar cilvēkiem, mēs saprotam atšķirības, kā kurā vietā mēs redzam, kas notiek. Ja? Tā kā, jā. Labi, tad viss šī kultūras sadaļa izskatās ļoti tāda pārdomāta, ļoti labi. Tā bija vissarežģītākā. Es visilgāk ar viņu sēdēju, domāju tās kopsakarības, kā viņas veidot. Tad varētu, jā. Un to parasti, ne parasti, bet bieži vien nenovērtē, un novērtē pa zemu. Šīs te kultūras sadaļas ietekmi uz visu pārējo, bet faktiski tas ir pamats visam, Tieši tā, patiesībā vai būs vai nebūs, ir tieši atkarīgs no tā, vai tā kultūra iedzīvosies un iestrādāsies. Tā tas ir. Labi, tā. Tad mums ir personāls. Un šī ir tā aktivitāte, kuru es arī, neskatoties to, ka viņai nebija ļoti liela ietekme uz citiem, es tomēr ieliku pirmo prioritāti šeit. Un tas ir šī te amata apraksti, lomas, atbildība un viss pārējais. Daļēji mēs esam ar to sākuši jau, tas vairāk attiecībā uz mani personīgi, ka ir jau vismaz kaut kādi uzdevumi, un mēs esam viņu iesākuši ar šī gada sākumu, bet beigas ir 31. augusts, kas ir organizatoriskā struktūra ir izveidota. Tātad līdz tam brīdim mums ir jābūt pilnai skaidrībai par komandu, par atbildību, par amata aprakstiem. Tāpēc, bet tā ir ļoti augsta prioritāte, jo kamēr mums tas nav sakārtots, mēs vispār neko nevaram iesākt. Jā.
Tā, un tad ir personāla atbilstība veicamajiem par tām cilvēku raksturu iezīmēm. Es godīgi ieliku, ka to mēs šobrīd nedaram. Es viņu arī neieliku ar ļoti augstu prioritāti, vienkārši apzinoties, ka mēs šobrīd līdz tam netiksim. Atkal ļoti reāls un patiesas vērtējums, ja? Situācijai kopumā, ja? Jā, Jo šis jau faktiski, tā kā es arī iepriekš, tā kā jūs vērtējāt, mēs par to runājam, es teicu, tas Jā. ir kosmos, ja? Un tas Jā. ir tālu, ja? Un pat biznesā reti, kur to, ne visur to dara, ja? Reti, kur varētu pat teikt, ja drīzāk mazākumā uzņēmumu, ja? Un valsts pārvaldē, tā ir ļoti neierasta praksa, un valsts pārvaldē arī nav iespējas. Grūti īstenojami, ņemot vērā Jā, mūsu jā. atlases noteikumus, praktiski Jā. gandrīz neīstenojami. Tāpēc es Jā. viņu tā aizbīdīju. Jā. Labi. Labi, personāls ir. Jā, tad mums ir kompetences, kas bija pirmā prioritāte, jo tātad viena lieta ir izveidot komandu, otrs ir paaugstināt šīs te kompetences. Tātad, ja komandas izveide ir paredzēta līdz augusta beigām, tīri formāli struktūras izveidām, aprakst viss pārējais, tad līdz gada beigām mēs esam paredzējuši arī vispārējās kompetences. Te neiet runa par padziļinātām, bet tātad, ka vispārēji visa šī te komanda zina, saprot, zina šo politiku, zina tos uzdevumus, kas mums ir. Tātad tas ir ielikts šādā veidā. Tad jau tur, kur ir jau detalizētāki šie, tādi jau padziļinātāki, tad tur ir uzlikti tālāki termiņi ar nākamā gada sākumu un līdz nākamā gada pavasarim. Skatīties šādus apmācības veidus, kā teiksim, arī varbūt pastrukturēt, kurš ko vairāk un dziļāk mācās. Tātad tas ir tāds nākamā gada uzdevums. Ļoti labi, jo faktiski uz to brīdi būs arī, pirmkārt, varams gatavo mācību materiālus, arī šos padziļinātos, ja? Un otrkārt arī mums valsts administrācijas skola palīdzēs un veidos e-kursus, e-kursu apmācības, ja, par šīm te tēmām. Līdz ar to arī jums būs vieglāk, būs vairāk materiāli nekā šī brīdī. Ja? Tieši tā. Ļoti labi sakrīt laikā. Un šeit arī tas būs tātad cilvēki no personāla nodaļas būs komandā, kuriem būs uzdevums tad šīs te mācības sekot līdzi visam un šīs mācības arī plānot, piedāvāt, organizēt. Jauki. Jā, man plānot ir vieglāk nekā izdarīt. Jā, bet plānot vieglāk ir tiem cilvēkiem, kuri atkal pēc rakstura īpašībām ir orientēti uz plānošanu un uz tādām lietām. Ja, jo ir cilvēki, kuriem plānošana ir mocības, kuriem faktiski tas ir neiespējami gandrīz. Ja, tā kā ļoti labi, jā, ka jums tas ir tā veiksmīgi gājis. Es vispār pēc izglītības esmu inženieris matemātiķis, tāpēc man vienmēr visu vajag salikt algoritmās un plānos. Okay. Tad vadlīnijas ir izveidotas un pieejamas vispārējais. Tā kā varams vēl šīs vadlīnijas veidot, tad man process ir neiesākts un es pagaidām neieliku datumus. Labi, jā. Ir izveidots un pieejams. Jā, atbilst daļēji datumi. Visam komplektam, kaut kas jau ir, kaut kas vēl nav. Tā kā, īstenībā, jā. Es domāju, ka jā, ir korekti. Pagaidām šādi, ka mums būs zināms, jā, jūsu vadlīnijas, tad mēs arī varēsim ielikt šeit datumus. Jā, ļoti labi. Tas bija viss par vadlīnijām. Par procesiem jums nebija nekādi nepieciešami, jā, tālāk. Normatīvais regulējums. Bija viena rindiņa. Iestādes, mērogā tātad, Neiesākts un nepieciešamie iepriekšējie soļi, struktūra, stratēģija, apzināti normatīvie akti, kas mums bija iepriekš, kur bija datumi, kuros mēs sāksim apzināt vispārējos normatīvos aktus, kas bija pirms komandas izveidas juristi jau sāks strādāt, tad ir sasaistīts ar visiem šiem datumiem, kad mēs esam ar to tikuši galā, ir komanda, ir stratēģija, ir nedaudz jau pastrādāts pie kompetencēm, vismaz pie vispārējām ir apzināti vispārējie normatīvie akti, tad mēs varam sākt arī šo te darbu. Jauki. Un jums arī, cik es redzu, pie atbildīgiem, mainās vārdu un uzvārdu, tas nozīmē, ka faktiski jums ir komanda, pat ja viņi nav formāli. Ir cilvēki, ar kuriem ir jau runāts, ka viņi piekrīt strādāt. Es neesmu vēl formalizējis rīkojumu, bet tā kā mēģinu saskaņot, kas ir tie cilvēki, kas strādās. Lieliski, jā. Labi. Tā, par normatīvu arī tad ir.
Tālāk par partnerībām un partneriem. Kas tad mums šeit ir? Jā, tātad pakalpojumu pārvaldības īstenošanai piesaistītie partneri tiek pārvaldīti, tostarp tiek regulāri vērtēti, ietverti un tā tālāk. Protams, ka tas šobrīd vēl nav. Un šeit arī es esmu definējis, ka vispirms tātad ir jābūt struktūrai, kas vispār to dara, ir jābūt tātad stratēģijai, kā tad mēs īsti gribētu vispār tos partnerus vadīt. Ir mums apzināti normatīvie akti, paaugstināta kompetences, normatīvais regulējums, un tad mēs varam tos procesus sakārtot attiecībā uz partneru vadību. Nu jā, partneri jums ir jebkurā gadījumā, jo pašlaik nav protams. neviena iestāde, ja, kur varētu dzīvot bez Protams, ir. partneriem. Jā, bet tieši tas, tā. ka viņiem tur līgumā kaut kas ir ierakstīts, kas ir jādara, jautājums, vai mēs esam apzinājuši šo partneru vadību attiecībā uz mūsu pakalpojumu mērķiem, tādā veidā, protams, tas netiek apskatīts. Labi. Tā, par saņēmējiem. Tur viss ir kārtībā. Jā, tad bija tiek iesaistīti. Tālāk Tad bija informācija. Tā. Pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamās konkrētā informācija. Tātad šis es nezinu, vai pareizi, bet man viņš ir sasaistīts pēc termiņiem ar to, kad mēs nosakām nepieciešamos rādītājus kontrolē. Un tad mēs arī nosakām informāciju, kas mums ir nepieciešama. Tā varētu būt, jā. Jo Jā. te gan īstenībā šeit ar to informāciju iespējams, mēs varam arī plašāk traktēt, ja? Tie nav tikai rādītāji, ja? Informācija, kas ir vajadzīga, lai mēs varētu kaut ko pārvaldīt vai sniegt labu pakalpojums, arī ir kaut kāda tirgus izpēte, tendenci izpēte, klientu vajadzību izpēte un daudz šādas lietas, ja, kas varētu būt, ja, kā informācija, kas ir noderīga pakalpojumu pārvaldībā. Ja, un tāpēc rādītāji ir viena lieta, bet tas nekas, ja jūs to esat sasaistījuši pēc termiņiem rādītājiem, tas jau neko nemaina. Ja, jo ir skaidrs, ka vismaz tā grupa, ja, no informācijas jums būs pieejama tikai tad, ja, tad, kad jūs būsiet sapratuši, ja, ko vispār gribat. Ja, zināt, teiksim tā, ko gribat zināt, jā, kāda informācija nepieciešama. Tā kā jā, bet par to informāciju, jā, te varētu būt runa arī par plašāku nekā tikai rādītājiem, jā, tā kā tas jāpatur prātā. Okay. Un pēdējais ir pieejama un tiek izmantota informācija, tad šeit viņš ir piesaistīts tomēr arī, kā ir izveidot tie informācijas saņemšanas kanāli, piesaistīt nepieciešamie resursi, tāpēc viņš ir tālāks. Jā, protams, jā. Mēs nevaram sākt kaut ko izmantot, ja mums nav nodrošinājumi, lai vispār kaut ko varētu iegūt. Jā. Skaidrs, ļoti labi. Tā tad arī par informāciju ir padomāts. Es paskatīsimies kopīgi pēc tam pa gadiem, kā jums tie darbi nofiltrēsim, gada plānu, ja? Jo šis plāns, kas mums ir kā Excels, ja? Viņš ļoti ērti ļauj analizēt arī pa termiņiem un pa gadiem vai pat pa mēnešiem, ja? Cik tad ir aktivitātes jāpabeidz kurā mēnesī, ja? Un tad varbūt te matis atcelsies stāvus kādā atsevišķā mēnesī. Ja? Un tad, faktiski jums tas plāns ir izveidots. Ja? Pastīsimies to rezultātu, ja? Bet plāna optimizēšana ietver vēl tādu darbību, ka tad, kad jūs paskatāties šādā termiņu griezumā, nofiltrējat un pamanat, te atkal varētu uzzīmēt skaistu līkni analītiķis, cik darbi ir jāpabeidz pa mēnešiem. Un tad iespējams būtu kaut kādi maksimumi, sastrēgumi, ja, un tam līdzīgi. Ja? Un tad varētu sākt domāt, kā mazliet to noslodzi izlīdzināt, lai nav tā, ka tur 50 termiņi sakrīt vienā mēnesī, ja, un to nav iespējams izdarīt. Ja? Tātad slodzes izlīdzināšana kaut kāda. Okay. Ja? Bet par to var padomāt. Ja? Tā ir jau nākošā līmeņa, jau, teiksim, plāna optimizēšana vai skaņošana. Tā. Pašlaik, jā, tātad šeit jums viss arī pie informācijas arī ir. Tālāk par digitālajām tehnoloģijām, kas arī ir viens no smagajiem jautājumiem visiem. Kā jums šeit izskatās? Jā, te es runāju savukārt ar IT jomu, un viņi tā diezgan palika uz priekšu tos datumus, sameta te arī naudas un partnerus, un ļoti daudz, kas viņiem ir kopā ar varamu. Tātad par valsts vienoto reģistru tika norādīts, ka viņi sāks to darīt tad, kad mēs vispār viņi piesaistīs stratēģijai, jā, tad, kad mums ir stratēģija un skaidrs, ko no viņiem grib un kas viņiem ir jāuzlabo un tā tālāk, tad viņi sāk strādāt un tas ir gads. Jā.
Un, ja paskatās par gadu, tas ir sīkums gads. Gads ir īss laiks, faktiski tehnoloģija kaut kādai izveidē vai ieviešanai. Tas ir tiešām īss laiks, ja? Bet te ir runa par naudas pieejamību arī, ja? Jo es skatos, jums tur ir ERAFs, ja? Tātad tur ir kaut kādi pat, vienā rindiņā ir 3 miljoni vienā rindiņā jau ir. Ja? Jā. Tā ir dārga pozīcija. Ja? Jā. Un tad ir jautājums, ja arī ERAFA, ja tie periodi, ja tā ir kaut kāda nākošā perioda finansējums, ja, tikai. Ja? Un tad ir jāskatās, kā tur būs ar tām naudām. Ja? Tā kā, tas arī nav tik vienkārši un viennozīmīgi un droši. Ja? Bet indikatīvi, ja jūs esat iezīmējuši vismaz kārtu, ja? Es skatos, ka kopsumma jums visai pilnveidei, kas ir plānā, ir 3,5 miljoni šeit augšā. Ja? Iespaidīgs cipars. Ja? Un tur ir skaidrs, ka tur būs nepieciešama kaut kāda attīstības instrumenti. Pie tam ne jau Latvijas budžeta. Ja? Mums tāda nauda nav un nebūs visdrīzāk šim nolūkam, ja ņemot vērā situāciju. Tā kā jā, labi, tas nozīmē, ka jūs arī finansējumu jau sākat apjaust un apzināt, ko tas nozīmē. Bet katrā rindiņā jums nevajag. Pirmajā jums nevajag finansējumu. Tur, tā kā es jautāju par finansējumu, viņš šeit domā, ka neņemot vērā to, kas mums ir jāizdara, tie ir resursu reģistrēšana, sakārtošana, ka tā kā nē. Es teicu, tad tiešām tāpēc vajag gadu? Nē, vajagot gadu tomēr. Labi, ok. Nē, tas prasīs laiku. Tas vienkārši arī tā, bet tur viņš par naudu nerunāja, par šo vienoto pieteikumu sistēmu. Man liekas, vēl nav pat kaut kādas iestrādes par kaut kādu naudiņu, tāpēc viņš tur diezgan droši to ielika. Mēs tur kaut kādā kontekstā esam, kā es saprotu, iesaistīti. Par tiem 3 miljoniem, jā, tas tiešām ir apjomīgs darbs, kas ir plānots vispār centralizētu pāraudzības tīklu. Un tur tiešām es baidos, ka 27. gads varētu būt arī pārāk ātri. To es ar viņu vēlreiz pārunāšu. Ir sevišķi sākums, jo te ir paredzēts līdz 27. gada sākumam faktiski. Es nedomāju, kā tur tā nauda vispār ir pieejama, kā tas iet kopā ar tiem naudas pieejamības termiņiem. Ja? Te nav runa pat par fizisko darbu, cik prasītu darbs kaut ko tādu izstrādāt, aptuveni. Ja? Jo pašlaik jau nav ne projektu, ne tehnisko specifikāciju, ja? Kur varētu redzēt to darba apjomu. Ja? Tāpēc šie termiņi visdrīzāk ir tādi ļoti, ļoti aptuveni, kā mēdz teikt, uz izjūtu. Ja? Un tāpēc šeit visdrīzāk ir jāliek maksimālie termiņi. Te nevajadzētu ļoti censties kaut ko ātri izdarīt. Ja? Nebūs ātri. Pieredze rāda. Šis ir vislielākais tāds. Viņi vispār plāno visu to procesu ļoti sacentralizēt un pilnībā pārskatīt un tā tālāk. Tā kā tas ir tāds, droši vien, ka ne 27. gads. Jā, es domāju, ka te varētu arī izstiepties ārpus šī plāna perioda un pat iestiepties nākošajā periodā. Jā, kā pārējos. Pilnīgi mierīgi. Jā, pilnīgi tā. Man te ir jautājums par partneri Varams, jo vai Varams tiešām kaut ko palīdzēs jums ar tehnoloģijām? Man ir aizdoms, ka Varams ar tādām lietām nenodarbojas. Te varētu būt kaut kādos jautājumos kā partneris VDA. Aģentūra, bet ministrija diez vai jums būs kā partneris tehnoloģiju izstrādē. Ja? Tā kā par šo arī ir vērts jums padomāt. Ja? Jautājums arī, protams, ir Alvilam, kāpēc viņš domāja, ka Varams būs partneris. Ja? Jo Varams tiešām ar tehnoloģijām nenodarbojas. Es domāju, ka viņš vairāk skatījās uz to, kas finansējumu pārdalīs. No finansējuma jau arī mēs neesam tie, kas sponsori, kas dod finansējumu. Ja? Tas, ka mēs uzraugam projektus ERAFA, un to naudas sadali piedalāmies arī. Ne jau mēs esam tie, kas tur nolemj, kuram dot, kuram nē. Ja? Tā kā es domāju, ka te drīzāk, ja gribētos partneri, šo varbūt atzīmējiet, savā variantā. Ja? Ka šeit kā partneris, ja tur tiešām ir tehnoloģiju partneris vajadzīgs, tad tas varētu būt centralizētiem risinājumiem VDA. Ja jums ir kaut kādas izstrādes, kur jums ir skaidri kaut kādi, šī brīdī jums nav skaidri partneri, kuri varbūt piedalīsies kaut kādos iepirkumos, uzvarēs, un jūs pat nenojaušat, kuri būs tie īstie partneri, kuri jums palīdzēs izstrādāt, un arī ieviest tās tehnoloģijas. Šeit ir drīzāk ir domāti tie partneri, un te drīzāk varētu būt vai, ja ir skaidrs, ka tas ir valstī centralizēts risinājums, tad par to lielākajā daļā gadījumā atbilst VDA kā partneris,
vai arī, ja tie ir jūsu specializēti risinājumi, tad es ieteiktu šī brīdī tur ielikt jautājumu zīmīti, jo jūs šī brīdī nevarat zināt. Ir skaidrs, ka tur partneris būs vajadzīgs, ja? Jūs paši neko neprogrammēsiet, bet kurš tas partneris būs, tas parādīsies vēlāk kaut kad, ja? Lūk, tā kā tā ir šī sadaļa pie tehnoloģijām, ja? Savukārt varam tur maz ko varēs palīdzēt, ja? Okay, jā. Es domāju, ka es drīzāk likšu jautājumu zīmes, tāpēc, ka arī jautājums, es nezinu, vai tas būs kāds konkrēts izstrādātājs. Jā, tieši tā, jā. Tā kā tas būtu, jā, tāds sīkumiņš, ko te ir vērts paskatīties. Tā, tālāk. Jā, tas bija tie miljoni lielie, ko mēs skatījāmies. Tad ir jau viena pozīcija, kur ir skaidrs, ka kaut kāda summa varētu būt vajadzīga finansējums, bet šī brīdī nav pat nojauta pa kārtu, ja, ko tas varētu nozīmēt. Tāpēc ir jautājums zīmīts. Ja? Un tas arī ir normāli, ja šajā plānošanas brīdī, šajā plānošanas posmā, ka plānā vēl joprojām ir kaut kādi neskaidri jautājumi. Tas ir normāli, ja? Jo te būs tādas lietas, kuras pakāpeniski tikai paliks skaidrs, ja, iezīmēsies, ja, un noskaidrosies. Ja, un šī brīdī visur nav jābūt pilnīgai skaidrībai. Tas ir normāli. Tā kā labi, ļoti labi, ka arī šāda lieta ir redzama, kā paraudziņš. Jā. Es jau skatos uz jūsu šo te plānu, faktiski. Man jau ir prātā tā sautīgā doma. Jūsu plāns būs paraugs citām ministrijām. Ja? Un tāpēc šis ir labs paraugs, ja te ir redzami arī tie varianti, kādi ir iespējami, ja? Kā vispār to plānu pildīt. Ja? Jauki. Jā, tad šeit arī droši vien varam vietā būs jautājums zīme, tāpēc, ka vispār tātad mēs tā kā plānojam šeit dažādas mākslīgā intelekta risinājumus izmantot, tātad jau ir ar kaut kādiem partneriem saruna, kas, protams, nav varams. Un mēs nevaram arī šobrīd pateikt par finansējumu un finansējumu avotiem. Tāpēc es jau uzreiz esmu ielikusi jautājumu zīmes. Nākamais ir finanšu plānošanai uzskaitē. Mēs šobrīd strādājam ar valsts kasi, un visi šie risinājumi, ko mēs vien tur varam attīstīt, tas ir jau iesākts. Partneris mums ir valsts kase, varbūt vēl kaut kādu finansējumu vajadzēs, un šis finansējums tiek ņemts no ANM. Skaidrs, ļoti labi. Ja ir ANM, tā vēl viena tāda niansīta, par ko var padomāt, un var arī nē, ja tas ir sarežģīti. Ja? Jo, ja ir ANM vai ERAF, tad tur ir viņiem parasti kaut kādi cipariņi galā. Nevis vienkārši ANM, bet ANM, un tad ir kaut kādi cipariņi, kas norāda kaut kādu to programmu vai ko tur. Ja gadījumā tas ir zināms. Varbūt, ka tas nav zināms. Jo tur, kur ir iesākts, tur varētu būt skaidrs, ka tas ir ANM ar kaut kādiem. Tas valsts kases projekts, viņš jau ir zināms ar kādiem numuriem. Protams, jā, tieši tā. Jo nevienmēr to var, sevišķi par nākošo periodu mēs tik saprotam, ka tas varētu būt ERAF instruments, finansējums, bet par numuriem mēs varbūt nezinām. Bet, ja ir zināms, tad tos var ielikt, un tas arī palīdzēs pašiem jau noorientēties. Tālāk, kas mums te ir vēl palicis? Un te ir tie dažādie rīki, kurus patiesībā jau mēs daļēji kaut ko izmantojam, bet mēs viņus neesam piesaistījuši, pat cik mums nav tā nozares pakalpojuma attīstības stratēģija, tāpēc viņš ir vēl neiesākts un piesaistīts stratēģijas izstrādē, bet kā man teica IT pārstāvi, tad viņi plāno izmantot visas minētās komponentes pakāpeniski, ja kaut kas vēl nav, tad tiks izmantots un izmantos atbilstoši stratēģijai. Naudas ir ieliktas no budžeta, jo viņi budžetā jebkurā gadījumā šo komponentu lietošanu liks iekšā, to mēs nedabūsim no ERAF, tas mums būs jāatrod savās naudās. Skaidrs. Šajā konkrētajā rindiņā, te gan visdrīzāk ir skaidrs, ka tas partneris ir VDA. Jo tie ir viņi visi, kas uzskaitīti maksājumu moduls, vienoto pieteikšanās moduli, pilnvarošana, parakstīšana, gan ne. Parakstīšana ir LVRTC laikam, bet pārējie datu apmaiņas risinājumi, kā piemēram Dagrs, lietotņu ietvars, tas ir, tur ir DA kolēģi, un viņa atbildība. Tā kā tur atkarīgs, kā viņi tur pilnveido šos risinājumus. Jo reizēm ir tā, ka viņiem pilnveidojot centralizētos risinājumus, tas kaut ko nozīmē, ja prasa arī iestāžu, lokālajās sistēmās kaut kādus pielāgojumus. Tā kā tas tā varētu būt, atkarība tur ir zināmā mērā. Tā, tas bija par šo labi. Tālāk mums ir jau nodrošinošās sistēmas, Un pēdējais mums ir
dažādas infrastruktūras lietas, darba vietas un vēl neskas. Jā, tur mums būs LVRTC, jo mēs arī pārceļam sistēmas uz turienu, un mēs ar viņiem strādājam patreiz. Tā kā, bet naudiņa arī būs budžets, bet patreiz naudiņa tiek skaidrota, cik tieši. Jautājums, vai tikai LVRTC, jo atkal, ja bieži vien tomēr tiek dublētas kaut kādas LNB lietas. LNB arī. Nacionālajā bibliotekā mums arī ir sistēmas. Jā, tā kā tur jums faktiski ir 2 partneri. Jā, tad, ok, es jau papildinu. Labi, tehnoloģijas arī ir pārskatītas, jā, ļoti labi. Jā, un tad pēdējais ir telpas, kur mums ir iesākts, jo mums ir iesākts jau apstiprinātais projekts par pārcelšanos uz Talēs ielu. Jā, skaidrs. Jauki. Un tur arī nauda jau ir iezīmēta, un nauda ir iezīmēta no budžeta. Jā, lieliski. Labi. Tad, ko par spējām un resursiem mēs esam pārunājuši, vai tad mēs vēl paskatāmies arī šos te pienākumus, ja? Varam pastīties, jā. Tā, šeit mums termiņu pagaidām nav, jo tas ir atkarīgs no varam aktivitātēm. Tātad mēs gaidām ļoti pareizi. Šeit mums ir termiņi, tātad te ir pašsaziņā kaut kas. Jā, tā ir mūsu stratēģija 28. februāris kā beigu datums, un pret kuru tad ir liela daļa pārējo datumu ir veidota pret šo. Un savukārt pilnveida pēc tam, kad stratēģija ir izstrādāta. Jā, ļoti labi. Bet tad jūs tiešām veidosiet šo nozares attīstības stratēģiju kā dokumentu? Jā, mēs pagājušreiz izrunājam, ka atsevišķu dokumentu pagaidām neintegrēsim, bet laika gaitā paskatīsimies, vai mēs integrēsim viņu kopējā kādā dokumentā. Jā, gribēju pārliecināties, jo tas tiešām ir jauki, jo ne katram tāda ir jauna. Tālāk. Es vienīgais domāju, ka man varētu būt kaut kādā veidā saintegrēts ar IKT stratēģiju, kura man būs piesaistīta. Viņa man ir jāmaina arī tagad kaut kad. Tur jāskatās, kā ar tiem 2 dokumentiem. Aha. Bet vai tieši IKT attīstības stratēģija droši vien kopā plašāk? Viņš, protams, būs plašāks, bet vienkārši IKT stratēģija ir jāpārstrādā, un viņā tiem pakalpojumiem diezgan liela daļa būtu jāatvēl, tā kā jāskatās. Varbūt, ka viņi joprojām paliks 2 dokumenti. Skaidrs. Jo atceramies, ka ja mums ir iestādes vai nozares attīstības stratēģija, tad tur ir faktiski 2 sadaļas. Viena ir tā pakalpojuma attīstības stratēģija, bet otra ir nodrošinājuma attīstības stratēģija, kas, protams, ietver gan IKT jautājums, gan telpu jautājums, gan tātad visu nodrošinājumu, kas ir vajadzīgs, tātad plašāk, tā. Jā. Labi, tātad par to arī. Tātad šeit normatīvi akti, jā. Tātad sākam, piesaistot juristus tiek uzsākts jau ātrāk, pirms ir izveidota komanda vēl nav pabeigta, un līdz gada beigām mēs tiekam skaidrībā, kas mums vispār ir ar nozares normatīvajiem aktiem. Jaunu nozares normatīvo aktu izstrāde vai izmaiņas ir ne ātrāk par kaut kādu 1. aprīli. Tad, kad ir struktūra izveidot stratēģiju izstrādāt, ja mēs esam konstatējuši kaut ko, tad mēs varam domāt no tā brīža par kaut kādiem jauniem normatīvajiem aktiem. Un normatīvo aktu prasību ievērošana, izveidas mērķu sasniegšana, prasību neievērošanas iemeslus mēs varam analizēt tikai par apzināto un no jauna izstrādāto normatīvo aktu ievērošanu. Tā kaut kā ir salikts. Labi, jā. Ātrāks būs tas nākošais gads jums. 26. Tiešām pastīsimies, cik tur sanāk. Varbūt, ka ir par daudz, jā, bet atkal tā likās, ka neko nedarīt tur, tā kā nevar visu 26. gadu, bet varbūt, ka kaut kur ir par daudz. Būs sastrēgums stundas. Labi, tā, pa kontrolas lietām tā. Kontrolēt, kas mums notiek ne ātrāk kā tad, kad ir izstrādāta stratēģija.
vienota pieeja ir pēc komandas izveidas kompetenci attīstības komandai, kā arī pēc normatīvo aktu apzināšanas, tad mēs varam runāt par to, ka mums varbūt ir kaut kāda vienota pieeja izstrādāta. Un koordinācija arī sākas pēc tam, kad mums vispār ir kaut kāda vienota pieeja. Nu jā, nu labi. Tā, tas bija šeit. Nākošais. Tā bija nemitīgā pilnveida nākamais. Jā. Tā pasākums saistīts ar kultūras ieviešanu, kas ir ilgstošāks process par iekšējo kārtību izstrādi un ieviešanu, tāpēc tas sāks tikai nākamā gada beigās. Vai nav, nu labi, jā, varbūt, jā, tā mērķtiecīgi un apzināti var būt, bet es domāju, ka jūsu ministrijā jau ar to nemitīgo pilnveidu jums jau ir vēsture, un jūs jau ar tām lietām nodarbojaties jau varbūt, ja, kaut kādā mērā, ja, bet, nu, varbūt, jā, saistībā ar to pakalpojumu pārvaldību, ja jūs, nu, tā pēctecīgi, jā. Nu, mēs novērtējot tā kā to piesaistījām kultūrai, tāpēc es arī to darbību mērķtiecīgi un apzinātu piesaistīt tam, kad mēs tomēr esam arī pie kultūras piestrādājuši. Jā, jauki. Labi. Tālāk. Iesaisti atbilst, jā, tātad tādas darbības notiek. Kontrole. Aha, te jau tie rādītāji, ja kādi tad ir vajadzīgi. Pēc tam, kad izveidojam struktūru, apzinām procesus, jau sākam vienlaikus ar komandas kompetenci spēju pakāpenisku stiprināšanu, arī domājam par rādītājiem, kas varētu tikt kontrolēti. Un tad tālāk nepieciešamās spējas un resursi pēc rādītāja apzināšanas. Ja, apzināti ir līdz gada beigām, un no 26. gada līdz 26. gada septembrim mēs varētu domāt par tām spējām. Un tālāk jau kontrolas darbības un pilnveidas aktivitātes varētu būt tikai pēc tam. Nu jā. Par tiem resursiem, par iepriekšējo vēl, jā, arī, nu, faktiski, ja jūs tur diezgan optimistiski to beigu termiņu liekat, jo, nu, iespējams, ka jūs konstatēsiet, ka tur ir vajadzīgas kaut kādas tehnoloģijas, lai jūs vispār spētu uzskaitīt un mērīt, ja, kaut ko, un ko līdz tās ir tehnoloģijas, tad tas vairs nav īstermiņa pasākums, ja, tad tas jau ievelkās. Jā, bet kamēr mēs neesam apzinājuši, kas ir tie rādītāji, man ir grūti pateikt. Ja būs skaidrs, ka vajag kaut ko daudz vairāk, katrā ziņā ir skaidrs, ka mēs to sāksim, jā, no 26. gada sākuma, tā doma, bet vai pabeigsim 26. iespējams, ka pat nē. Nu jā, tad mēs pārskatīsim to datumu. Nu jā, tā jau ir, jā. Labi. Tā, un pēdējais par finanšu lietām šeit arī par laiku ir viens termiņš. Jā, tikai viens tas datums. Kur mēs šobrīd notiek tas projekts valsts kasē par budžeta plānošanu, un tad mēs varētu līdz šī gada laikā izvērtēt, kādas mums ir iespējas apzināt to iespēju, vai mēs varam tomēr pakalpojumu pārvaldībai, bet tas nav faktiski izmaksu aprēķins, bet vispār pakalpojumu atsevišķi kaut kādu pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamā finansējuma elementi, vai viņi vispār būs tajā budžeta plānošanā. Nu, ja nebūs, tad mēs mainīsim šeit to situāciju. Nu jā, labi. Un savukārt par tām faktiskajām izmaksām mēs neesam to sākuši darīt pagaidām. Es neredzu, ka mēs to iesāksim, jo mēs šobrīd mēģinām vismaz sakarīgi tikt galā ar to centralizācijas projektu, atkal sakārtot visu savu iepriekš izveidoto sistēmu, kas ir nobrukusi dēļ tā visa, ja, jo no tā, kā aizgājām uz centralizētu grāmatvedību, mēs bijām spiesti resoru grāmatvedību decentralizēt. Un līdz ar to mums daudzi procesi ir tādi izļodzījušies, un mums ar tiem ir jātiek galā, un paralēli lieta tad centralizētais budžeta plānošanas šis te rīks, ja. Un līdz ar to, jā, tad mēs pagaidām par tām faktiskajām izmaksām pakalpojumiem, jo vairāk nav arī tādas vienotās vadlīnijas par tām darbībām, tad mēs patreiz neplānojam. Labi, tas, ka jūs neplānojat, tas ir atbilstoši, bet, un man ir šeit divas lietas. Pirmkārt, pie partneriem. Visdrīzāk, ka te ir arī valsts finanšu ministrija un arī valsts kase, jo no to tehnoloģisko nodrošinājumu šīm lietām veidos valsts kase, ja, tā kā tur varētu būt abi šie partneri. Finanšu ministrija tā ir metodika un normatīvais regulējums vai vēl kaut kas tāds, ja, bet tīri tas tehniskais nodrošinājums
tā būs jau valsts kase visdrīzāk. Ja? Tā ir pirmā lieta, ko varētu pieprecizēt šai vietiņā. Un otrā lieta, vai tiešām pati nesvarīgākā lieta no visa plāna ir izmaksu apzināšana. Te nav runa par iespēju viņas apzināt. Iespējas nav pašlaik. Ja? Te ir runa par jūsu iekšējo prioritāšu noteikšanu, cik kas ir svarīgi un kas ir mazāk svarīgi. Šeit, es nezinu, vai piecinieciņš būtu pareizā atzīme. Droši vien, ka te ietekmēja tas, ka mēs nevaram to šobrīd izdarīt. To nedrīkst. Te ir tā lieta, ja, ka nedrīkst to jaukt. Ja. Šis nav. Ja, prioritāte nav atkarīga no tā, vai mēs varam to izdarīt vai nevaram. No tā jāabstrahējas. Ja. Jo ir daudzas lietas, kas mums ir dzīvē svarīgas, un mēs viņus saprotam, ka nevaram sasniegt un nezinām, kā vispār sasniegsim. Ja? Bet viņas mums ir svarīgas, un viņas nepaliek mazāk svarīgas, tāpēc, ka mēs viņas nespējam sasniegt. Svarīgums no tā nemainās. Ja? Tā kā es nezinu, šeit es ieteiktu vēl padomāt šajās divās rindiņās par prioritātēm. Man tomēr gribētos domāt, ka izmaksas visam pasākumam tomēr ir pietiekoši svarīgs jautājums. Ja? No tā ir atkarīgs diezgan daudz, kas tā. Labi. Tā, tas bija par šo. Tādā gadījumā mēs esam izgājuši, pārskatījuši cauri visu jūsu plānu. Izskatās lieliski, tiešām man ir prieks skatīties uz šo plānu jūsu vietā, gan jau, ka jums pašai arī. Ja, jo tur ir darbs arī ieguldīts, nopietnis, ja, un pietiekoši ilgs un nopietnis. Tā kā arī rezultāts ir atbilstoši, tāds ticams un pārliecinošs. Man vismaz no malas skatoties. Tālūk. Tagad jautrībai paskatīsimies, ja, kā tur izskatās, ja, kaut kāda tāda biznesa analīze. Un tā. Pirmkārt, nofiltrēsim, atstāsim tikai atbilst daļēji un neatbilst. Tātad tās rindiņas, kas mums jāpilnveido, tādas ir 52, jāsakrīt 52. Un tagad pastīsimies par termiņiem. Kad jūs kādas darbības, visdrīzāk šo kolonu, kad jūs kādas darbības plānojat uzsākt, patstāvīgās darbības, vai arī pabeigt. Tā. Kaut kas mums ir ar 25. gadu. Tātad 25. gadā šogad, augustā un decembrī, ir 2 mēnešos, vai paredzēts kaut ko sākt vai pabeigt. 31. un 30. 31. Aha, to decembri 31. varētu pārtaisīt pa 30. to var būt. Lai vienādi ir, jā. Bet, es domāju, ka tie ir sīkumi. Pastīsimies, kas tur vienkārši ir paredzēts šogad. Lūk. Tā tad. Es it kā es nenofiltrēju. Tomēr jūs nenoņemāt nost pārējos, jā. Tieši tā. Šādi būtu korektāk, ja? Un tā. Mums ir šajā te gadā, es pēc gada nofiltrēju, ir 6 rindiņas paredzētas. Vai pabeigt kaut kādas darbības, vai uzsākt. Te ir vairāk pabeigt, ja? Kaut kādas lietas, kas ir šogad paredzētas pabeigt. Ja? Personāls struktūra. Jā, tā kā tas ir diezgan reāli, droši vien 6 lietas līdz gada beigām pabeigt. Ja kā visas ir saistītas, tas nav tā, ka 6 ļoti, ļoti atšķirīgas lietas. Tas ir izveidot struktūru, sakārtot visas atbildības, amata apraksts un tā tālāk. Labi. Tālāk. Nākošajā gadā 33 no 52. Tā tad daudz, tas jau ir daudz. Ja? Te var, protams, skatīties vēl sīkāk laikam pa mēnešiem. Kurā mēnesī, kas ir vispār pa visiem mēnešiem izmētāts. Jā, un tāpēc, ka varētu skatīties, ja? Janvārī tur kaut kas. Labi, šī ir tāda lielāka analīze, ja, ko varbūt tagad kopīgi neveiksim, bet tas, ko es jums ieteicu, ja, faktiski, ja, var tādu vienkārši kaut vai ar roku to biznesa analīzi uztaisīt nelielu Exceļa tabuliņu, kurā ir mēneši, sākot no šī gada, 25. gada, ja? Un tad šeit nofiltrējot pēc konkrētā mēneša, ja mēs ieejam gadā un nofiltrējam tikai pēc janvāra, mēs redzam, ka būs
janvārī 3 lietas. Ja? Un tad jūs varētu šajā tabuliņā pa mēnešiem salikt, ja, cik kurā mēnesī vispār ir tas apjoms. Ja? Un tad iespējams, ja, ka parādīsies, ja, ka ir kaut kāds atsevišķs mēnesis, kur ir nenormāli daudz. Ja? Un tad var vienkārši priekš sevis paplānot, varbūt izmētāt to termiņu mazliet ilgāku kaut kam, ja? Lai viss nebūtu plānots vienā, jo tas samazina ticamību. Ja ir pārāk daudz darbi jāpabeidz vienā mēnesī, tas samazina ticamību tam plānam. Tāda tā doma. Jā, bet piemēram, šeit ir 3, kuri tiek sākti, bet netiek pabeigti. Tas uzsākšana. Uzsākšana, bet viņš neuzliek tādu slogu uz šo mēnesi. Ziniet, uzliek gan viena lieta pabeigšana, ka ir jāpabeidz. Tur skaidrs, nav kur atkāpties. Bet ir lietas, kuras mēs vienlaicīgi arī uzsākt. Tas ir apgrūtinoši. Ja? Iedomājieties, jūs gribat uzsākt šodien. Sākt skriet, sākt apmeklēt deju pulciņu, sākt spēlēt violi, ja? Sākt regulāri doties uz botānisko dārzu katru vakaru un padomājiet, vienā dienā uzsākt visas tās aktivitātes. Ja? Diezgan apgrūtinoši. Ja? Bet ja to uzsākšanu mēs sākam pakāpeniski, ja? Ar mēneša nobīdi, tad tas vairs nav tik traki, ja? Jo mēs jau pierodam pie pirmās, iejūtamies, jo atceramies, ja mēs uzsākam ko jaunu, tad pirmajā brīdī tas ir drausmīgi grūti. Pēc mēneša tas jau paliek vieglāk, un pēc 3 mēnešiem mēs vispār to vairs īsti nejūtam kā apgrūtinājumu. Ja? Un tāpēc, ja tā uzsākšana, ja mēs to uzsākšanu izkliedējam, tā noslodze mums ir daudz, daudz mazāka, ja mēs vienlaicīgi uzsākam lietas, kuras visas pirmajā brīdī ir grūtas. Jaunas lietas. Jauna lieta vienmēr ir grūta, jāpierod, jāiemācās. Ja? Tā kā no šāda skatu punkta arī tā uzsākšana vienlaicīgā varētu būt tāda diezgan apgrūtinoša un reizēm pat novest pie neveiksmes kopumā. Ja? Kā mēdz teikt, ja pa daudz grib, tad nedabūna neko. Ja? Kaut kā tā. Bet vai nav nozīme tomēr arī tam, ka ir 3 lietas, bet ir arī 3 dažādi izpildītāji? Tad ir labāk, ja tāpēc jāpaskatās, tā prātu, tā mehāniski nē, bet šī ir viena no lietām, ko ir vērts paskatīties. Šī ir ļoti laba, jā. Jā, pēc tam, tagad, kad plāns jau ir izveidots, vai tur tomēr nevar kaut kā pašiem sev atvieglot dzīvi, mazliet sadalot, to noslodzi laikā, izkliedējot laikā. Tas man laikam vēl bija tāda viena piezīmīte, ko var padomāt. Es domāju, ka mēs esam pārskatījuši plānu. Te bija daži sīki precizējumi, ko mēs kopīgi konstatējam, un tādēļ es būtu priecīgs, ja jūs tos veiktu un atsūtītu man jau tad gala variantu savam plānam. Atcerieties, es šo jūsu plānu publicēšu mūsu tīmekļa vietnē, par to es brīdināju, un es esmu tiešām priecīgs, ka man būs šāda iespēja. Jo man patīk jūsu plāns, un viņš tiešām varētu būt kā ļoti labs paraugs arī citām ministrijām, nozarēm, kurām vēl priekšā šis process. Jo, kā jau es iepriekš esmu minējis, lielākā daļa vēl tikai gatavojas tam visam, un vēl liela daļa tikai to darīs. Tas viss prasa ilgāku laiku, arī tā noskaņošanās, un gatavība kaut ko sākt vispār. Tā kā tā, labi, šodien es vēl tomēr gribētu nedaudz jūs pamocīt, un es tiešām gribētu jūsu iespaidus padalīties tomēr, kā tad gāja, kas patika, kas nepatika, kas bija grūti, kam bija jāpievērš īpašu uzmanību. Šis ir vairāk citiem, lai viņi varētu mācīties arī no tā procesa, kā tad, kam ir īpaši jāpievērš uzmanība. Kaut kā tā, mazliet, ja jūs varētu pakomentēt, kā tad gāja, kamēr jūs nonācāt līdz šim jaukajam rezultātam? Jā, droši vien pirmkārt jāsaka, ja nebūtu mums šīs regulārās sarunas un mēs neietu kopā cauri plānam, es teiktu, ka vienam pašam viņu izveidot, ja nav šāda, tad arī citiem, kas tagad varēs vienkārši klausīties, kā mēs gājām cauri tām pozīcijām. Tāpat viens sēdēt, skatīties uz to Excel un salikt viņu kopā, es droši vien, ka nespētu to izdarīt.
Vai vismaz netik ar tādu tomēr kaut kādu apziņu, jo jāsaka, kas ir ļoti forši, viņam ir ļoti daudz šo te pārbaudas mehānismu un dažādu to rīku, ar kādiem es varu pārbaudīt, apskatīties, kas man tur notiek, un arī tas, viņasim, šodien, ko mēs paskatījāmies tos datumus, ļoti dažādos griezumos var pārbaudīt, vai tajā tabulā viss iet tādā normālā loģiskā secībā, tā kā tādā ziņā tas Excels ir izveidots ļoti parocīgs un ļoti ērts. Ļoti arī bija vērtīgi tas, kā tika ieteikts, kā skatīties, ar kurām aktivitātēm sākt, tātad tās, kuras visvairāk ietekmē visu pārējo. Jo tieši tā es arī veidoju to plānu. Man bija šie 3 momenti, kas bija svarīgi. Tātad ir struktūra, ir stratēģija, ir kompetences. Tie bija pirmie ēnkuru datumi, visi, kas tika salikti, un ēnkuru pasākumi, pret kuriem tika veidots viss pārējais. Un tā arī bija, teiksim, tas glābiņš, jo es būtu mēģinājis sākt vienkārši iet cauri visam, es būtu pilnīgi tur nojukus ar tiem datumiem, un es viņus nevarētu salikt, bet tajā brīdī, kad es ieliku šos 3, tā bilde sāka veidoties ap to apkārt. Ja? Tas bija tāds ļoti, ļoti labs ieteikums. Tas, kas man apgrūtināja, man dažās vietās likās, ka to pasākumu un to formulējumu ir par daudz un par detalizētu, ja? Ka es nevaru nošķirt vienu no otra. Ka man tā kā liekas, ka es jau tā kā to ieliku, man viņš vēl jāieliek bišķi citā griezumā, un es varbūt to citu griezumu man grūti uztvert un saprast arī tos datumus. Un, protams, tie, tādi ēteriskākie kā kultūra, ja? Tie, protams, sagādāja vislielākās grūtības, jo ir grūti ieplānot šādas lietas un mēģināt viņām tomēr ielikt kaut kādu satveru, kas ir piesaistīts gan datumiem, gan atbildīgajiem. Tas bija ļoti smagi, lai gan, protams, ir visiem mums ir pilnīgi skaidrs. Es domāju, ka tas ir tiešām pašsaprotam, ka tāda iestādes kultūra ir tas, kas patiesībā ļoti lielā mērā ietekmē, vai iestāde var vai nevar kaut ko izdarīt. Ja? Mēs vienkārši ikdienā varbūt to nepietiekam novērtējam. Mums ir tajā visā tajā, krievu vārdu izmantoju ķikučka, ja? Tas tajā visā tajā, kas ir, ka mēs vienkārši, Dievs, ķeram grābjam, bet šis jautājums varbūt tā aizmirstās, tāpēc tā bija sadaļa, pie kuras es sēdēju visilgāk, vismokošāk, lai mēģinātu, bet jā, tā kā, tās sajūtas. Rīks ir ļoti, ļoti ērts. Man gribētos, lai bišķiņi varbūt tā kā sastrukturētu tos tekstus, ja? Es biju tos pasākums, ne jau tekstu, bet pasākums kā tāds. Būtu baigi forši, viņam būtu vēl tā feature, kas saliek šādā veidā datumus, ka tu redzi uzskatāmi. Mēs redzam šādi, bet tas man tomēr liek atlasīt un skatīties, bet ja viņš tieši tāpat kā viņš liek tos rimbuļus, ja tā sistēma spētu salikt arī tos datumus. Tā ir ideja pilnveidot pašu formu, ja? Tātad vēl vienu analītikas skatu uztaisīt. Jā, tieši tā, kas uzreiz man liek tā. Par to es padomāšu, padomāšu. Ka tu uzreiz tā vizualizācijā redzi, tu jau tā kā esi te sabāzes par daudz, šitas neies, ja? Jo šeit man tagad ir jāatlasa datumi, tas ir ļoti ērti, forši, bet vienalga man tā bilde būtu jāuzzīmē pašai, jo man prasās vizualizācija. Tas nozīmē, šis ir labs ieteikums. Es padomāšu arī nākošajām formām pielikt klāt vēl vienu lapu ar šādu analīzi, no tā, kā plāns laika gaitā. Tātad šo te, izvietojas, pa mēnešiem, aktivitātes. Ja? Tas ir interesanti, labs ieteikums, paldies. Es nesolu, ka tas būs tuvākajā laikā tomēr, bet ieteikums man patīk. Man arī patīk šāda veida, kaut kāda analītikas, rīkus, pielikt klāt, kas dod tādu vieglāk uztveramu materiālu. Jauki, tas bija labi, jā. Labi. Jā. Labi, tad es nezinu, tad man arī jāsaka liels paldies par izturību, par ieguldīto laiku, ko mēs kopīgi pavadījām. Jā, un šeit, tātad faktiski ir dubulti paldies. Viens paldies par to, ka jūs iestādei tik jauku plānu esat izveidojusi, bet otrs paldies par to, ka jūs ņēmāt dalību arī mācību materiālu sagatavošanā. Ja? Un šīs te mūsu nodarbības, es domāju, noderēs arī citām ministrijām. Jā, tā kā tiešām liels paldies par gatavību un par ieguldīto. Paldies arī jums par palīdzību. Paldies, gan jau mēs vēl tiksimies, kad jūs sāksiet īstenot plānu. Atceramies, ka mums ir šīs konsultāciju laiki pieejami un
Līdz ar to turpināsim arī šo sadarbību Noteikti tālāk. man par kapitāla sabiedrībām vēl ir vajadzīga konsultācija, tā kā es noteikti došu ziņu, ka man vajag parunāt. Labi, paldies un uz redzēšanos. Paldies, visu labu!